neesmu nevienam precētam vīrietim slepenā mīļākais neesmu bijusi. Es esmu bijusi, trīsam attiecībās ar pāri, kur es dominēju šajā pārī, jā, tas ir savādāk, bet tā, ka es esmu tāda, nē, not my style. Labi, tu tikko pieminēji interesantu lietu. Tu iesaki cilvēkiem pāriem, piemēram, nezinu, lai atsveidzinātu savas attiecības vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, nu, pamēģināt kaut ko tādu? Nē, vispār nē. Kā lai tev salīdzina? Nu, piemēram, iedomājies, ka ģimene ir zupa, kur tu vāri, zupas trumulī. Viņi te tur vārās, un tās sastāvdaļas, nu, viņas ir, bet principā vienā brīdī, nu, tās sastāvdaļas kā kaleidoskopā, iedomājies zupa, jā. Un tad, kad tu viņu maisi, un tad, kad tu viņu vāri, tās sastāvdaļas kā kaleidoskopā, viņas visu laiku mainās, un tev visu laiku ir tāda sajūta, nu, ka notiek kaut kas jauns, kaut kas tajā jūsu katlā visu laiku notiek. Jā, Benī, jā, es tevi saprotu, es tevi dzirdu. Un tad vienā brīdī ir tā, nu jā, un tad vienā brīdī tu saproti, pietrūks kaut kādas sastāvdaļas, un tad jūs paņemat šādu sunīti. Ja? Un tad atkal kādu brīdi tu skaties, cik kolosāla sastāvdaļa tur maisās, ja? Jā. Vai tad vienā brīdī atkal tā, ka sāk kaut kas pietrūkst. Un tu domā, davai piesviedīsim pipariņu. Ja? Un tu paņem tādu rasno čilī piparu, vai tāds mazs skaists graudiņu pipariņus, ja? Jā, sasvied. Un vienā brīdī tā zupa kļūst nebaudāma. Un tev gribās lekt ārā no tā vārošā katla, jo tu saproti, ka viss, garša vairs nekad nebūs tāda kā iepriekš. Jā, ir palicis ļoti pikanti, bet kādam no šiem zupas, nu, sastāvdaļām tas var būt pārāk pikanti.